Literāri muzikālo uzvedumu Francis papildināja pārsteidzošas un vēl Rēzeknē neredzētas smilšu animācijas, kas palīdzēja gan vizuāli labāk izprast Franča Trasuna dzīves nozīmīgākos notikumus, gan uz skatuves notiekošo padarīja kā plūstoši mainīgu mākslas darbu. Francis Trasuns ir pirmais Latgales latviešu baznīckungs, ievērojams valsts vīrs, sabiedriskais darbinieks, visu mūžu nodarbojies ar latgaliešu valodas un kultūras aizstāvību. Mani kungi, tām, ka Vāco Krīvijas vara ir kritusi un turpinoja saiet, tautas organizējos uz pašnoteikšanos principiem. Mums jodara viss, lai mēs paliktu par saimniekiem savā zemī, lai iz priekšu mēs nebūtu atkarīgi no citu tautu mozaikuma, kas ir tikai inocija Latgalā. Šogad Francim Trasunam aprit 150. gada diena, tam par godu tapa uzvedums. Tā scenārija autora ir dzejniece Anna Ranzāne, režisore Māra Zaļais-Kalns. Es ceru, ka varbūt šis uzvedums jauniešiem liks vairāk kaut ko painteresēties par šo personību, kurš nav tikai Latgalē, viņš necīnījās tikai par Latgali. Viņš būtībā bija pirmais, kas iestājās par vienlīdzīgu reģionālo attīstību. Tas ir būtībā tāds reģionālās attīstības ministrs. Un ja būtu pieņemti kaut daļa no šiem Franča Trasuna priekšlikumiem, varbūt arī šobrīd Latgale būtu citādā situācija nekā tagad ir. Franča Trasuna dzīve palīdzēja atklāt Rēzeknes tautas teātra aktieri, deju kopa Dziga dalībnieki un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauktais koris. Ļoti patika. Ļoti patika. Jums? Beidīgi, skumīgi. Katrā ziņā izrāda nelika, nebija tāda, ka gribējās smaidīt. Varbūt arī principā tā arī bija, kā viņš par sevi raksturoja, kad viņa dzīve izvēloties šo profesiju ir bijusi diezgan grūta un smaga, bet viņš tomēr panāca vienotu Latviju. Drusku dažas atklāsmes, drusku padziļinos savā saprašanā par viņu. Prieks. Es nesaglabāšu! Es izvīšu pa tom turavam, pa kuram īgoju. Lai man mata rākmeņiem ģagri, es zinu, ko es daru. Viss mani tur uzrunāja. Principā tas pārdzīvojums noteikti viņa un tas stiprais raksturs, kas tur bija un tā sava novada, savas valodas aizstāvēšana un uzdrošināšanās un arī varbūt nesalūst tad, kad viņš tiek izslēgts no baznīcas un man ļoti uzrunāja. Vai mēs arī šodien varam mācīties no šīs personības? Es domāju, noteikti to viņam tādu gribas spēku un rakstura stingrību un noteikti to tādu pārliecību, kas es esmu, no kurienes es nāku un aizstāvēt savu dzimto pusi valodu. Man ļoti patika. Man skudriņas skrēja pār kauliem. Diegi! Trasuns tikšu izslēgts no baznīcas! Atziņat, ko? Jis ir dāros un palaidis! Redzies, izslēgts! Kā baznīcā mūloja, ka izslēgts! Redzies, ka izslēgts! Kā jums šķiet, ja Francis Trasuns būtu dzīvs šodien, vai viņu apmierinātu Latvijas situācija, Latgales situācija? Viņu noteikti neapmierinātu daudzas lietas, un viņu, manuprāt, arī daudz kas neapmierinātu pašu latgaliešu nostājā, jo mēs vairs neprotam cienīt sevi lielā mērā. Mēs esam atteikušies no daudz kā savā identitātē, savā patībā, un lielā mērā, protams, arī esam atteikušies no savas valodas. Vai šobrīd mūsdienās mums ir tādi līderi, garīgie līderi kā Francis Trasuns? Vai Dievs dod mums visiem būt savā mazā jomā, ģimenē un pulciņos un darbos par garīgiem līderiem. Pozitīvi, ka šo literāri muzikālo uzvedumu izveidoja rēzeknieši paši saviem spēkiem, tā apliecinot, ka profesionāls un oriģināls iestudējums nav jāgaida vien no viesmāksliniekiem. Jācer, ka šādi uzvedumi vietējo izpildījumā būs redzami arī turpmāk.